Sveiciens telpu futbola cienītājiem, Latvijas sporta līdzjūtējiem. Lielais notikums ir klāt. Riga Futsal Club pret Vācijas čempionu vienību Vācijas Bundeslīgas uzvarētāju komandu Jan Regensburg. Vēl divi brazīlieši, vēl divi jauni pienācēji Riga sastāvā Seržiņu un Talis Lima. Vargas aizsit garā. Kāds būs? Cerams, ka būs Riga komandai. Strāzdiņš ir devies laukumā, pagaidām viena izmaiņa. Rikardiņu sitiens pāri vārtiem, un tagad jau 24 gadi labā formā, labā vecumā. Futbols ar 37. numuru un Seržiņu. Bezvārdu neizšķirts, un jābilst arī, ka bez sodiem pagaidām iztiek komandas. Diezgan tīrs telpu futbols. Strāzdiņš piespēlē pa kreisi Siņš uz pretējo malu un paspēja pārvietoties Raulis Gimarajs. Devās uz tālo stabu. Bumba lido sekretariāta galda virzienā, kur ir Piezole Lācekļu, Sergejs Šacmans arī, Viktors Sapīrins. Bet tagad Kuzmins pa stabu trāpā. Pagaidām vēl nav piešāvies pie Salaspils sporta nama vārtiem. Vācijas komandas spēlētāji. Sitiens sekundi ir vārti. Gabriels Markes, jeb Gaga. Raida bumbu vārtu tīkliņā, 8 minūtes nospēlētas un Vācijas čempionu vienība ir vadībā. Faktiski pirmais standarts. Lima pārslīd. Un tagad pretsprukumā dodas Jan Regensburgs sitiens. Labots atvairā. Tagad var rasties nepatikšanas sitiens labs. Labots reaģē. Sezona beidzās diezgan vēlu. Tagad aizsardzībā iekrīt Rīgā un paveic, ka netrāpa. Varēja būt arī 2-0. Kiki, dodas uz sitienu Kiki. Labs sitiens, bīstams. Rikardiņu atrod Kiki. Sitienu īstenībā nav tik daudz. Rīga tā globāli paskatās, man tagad Rikardiņu sitienu izpilda pāri vārtiem. Grasās cīnīties, grasās bakstīties, grūstīties. Tagad Strāzdiņš skaisti izspēlē, viss tik izdarīts perfekti, arī ātri. Strāzdiņš no labas pozīcijas, bet vairāks vārds un šādien būs telpu futbola virslīgā. Seņš nepiespēlē un bloķēts sitiens, un tur iespējams arī ar roku nospēlē. Gustavu Albertu, ļoti sāpīgi viņam trāpīja, atkal paņem pauzi. Ļoti. Redzēsim, vai tas turpināsies. Otrajā puslaikā tāds apusējās brazīliešu argentīniešu provokācijas. Kuzmins vārtu priekšā. Nu, viņš trāpīja gan pa bumbu, gan arī pretinieku vārdsargam Raulim Gimarajsam, kurš pāris reizes ļoti atzīstami ir profesionāliem vai pusprofesionāliem līmenim. Un tagad beidzot, vēl nav vārtu gurs, bet varbūt tagad bloķēts sities rokā gadījumā, tur nebija Kruelam. 2 tiesneši un vēl 600 tiesneši tribīnēs šīs dienas spēles gaitā. Seržiņu! Jaudīgs sitiens un, protams, brazīliešu un vāciešu dejas kopā. Seņs, Kozlovskis, bloķēts sitiens. Vēlreiz Kozlovskis iespēja vārtī! Artjoms Kozlovskis! Sagaidīja reto kļūdu, reto pamiršību, viesa izpildījumā Kozlovskis un ieblieza bumbu vārtos. Kolosāla atmosfēra un emocijas tribīnēs, jo beidzot mēs esam to sagaidījuši. Lai gan atnākuši daudz leģionāri, bet pirmos vārtus Riga savā jaunajā. Kā rīkoties tālāk ar šādu rezultātu? Piespēl vārtu priekšā, vēl viens mēģinājums garā. Spēl uz tālo, Kozlovskis trāpā! Artjoms Kozlovskis trāpā, bumbu tālajā vārtu stūri un panāk 2-1 Riga labā. Filigrāni izcēlē, precīzāk vienkārši nevarēja. Lūk, telpu futbola jaunais burvis, Latvijas Artjoms Kozlovskis. Izvelk, vismaz pagaidām mēs to varam teikt ar šo maču Limā.
Ātri izspēle pārkāp man nav. Rikardiņu skrien, Rikardiņu piespēlē Limam. Lima pret Vārtsargu, Lima, Rikardiņu! Rikardiņu! Lūk arī īstais un atzītais. Telpa futbola burvis gūst savus pirmos vārtus. Rīgas sastāvā panāk 3-1. Pret spēlējošo Vārtsargu ātri vien viss šis plāns ar 5-4 izgāžas viesiem. Bet uzvara ir 2 vārti Artjomam Kozlovskim un Rikardiņu jau. Kad ar 5 lauka spēlētājiem viesi sāka darboties, panāca 3-1.